Šī epizodē es gāju rakt iežus un pēc tam sāku taisīt savu slepeno bāzi. Tad es gāju reidot vienu Trial Chamber un vienu Ancient City. Vai es izdzīvošu? Baudiet šovu! Jā, es šī caurumā paliku. Opā, kas pa zolīgu farmu? Es paņemšu šito cirvi, un es šitējo pikāks arī paņemšu. Un es viņam šitos atdošu. Viss kārtībā, un es bišķi viņu kolu paņemšu. Pagaidām man bāze nav slazdota. Es jau domāju, ka te būtu pilns ar TNT, bet labi, ka pagaidām tā nav. Es paņemšu Andra zobeni. Esmu tāds īsts zaglis pagaidām. Kāpēc Andra gulta vienkārši te stāv lejā? Es viņu tepat nolikšu. Kāpēc Ralfam tagad grīda pazuda? Labi, es viņam no jauna bišķīti pievienošu. Kaut kā jāizdomājās. Šķiet, ka tas bija Andres atkal. Jā, viss ir aplaupīts arī. Labi, šodien es domāju, ka iešu keivot. Jo pagaidām man neiztiks šito dzelsu armoru. Jo, ja es gribu piekaut Andre, man vajag būt bišķi spēcīgākam. Cerams, ka kaut kur ir normāls keivs. Bet es nešaubītos, jo Andrs un Rikards jau visu jau nomainoja. Šis izskatās kā interesants keivs. Vajag paņemt bišķī dripstone, ja es arī gadījumā gribu taisīt trapu. Opā, kas pa smuku mineshaft. Es arī šitos paņemšu, kamēr es tās. Tu nos vēl viens deep slate coal. Viņi pat vairs nav reti vairs čalī. Arī vajadzēs bišķī redstone, ja es taisīšu slazdas. Kā šī čestā labs. Opā, golden apples. Nu gan. Es atradu parasto dimantu ouru. Veči, jūs zināt, cik retas ir? Ķipa tas ir dimants, jā, bet tas ir parastais dimants, un es negribu viņu īpaši mainot. Ja es gribu kolekcijas pēc viņas te saglabāt, es viņus te saglabāšu. Tepat ir vēl viens parastais diamonds. Labi, šoreiz es šito paņemšu. Kaut vai, ja tas ir diezgan rāds. Opā, ko es šeit atradu? Labi. Šito vai bišķī pierakstīja man šķiet. Es te nākšu atpakaļ citdien. Varbūt šodien. Bet pagaidām es nav tādā stāvoklī, kur es varētu šitā iet. Man pat nav wood līdzi. Ko šis nabadzīgs dara tikai vienu bloku ūdenī? Nogalināšu viņu. Vēl viens nabadzīgs iekšā vienu ūdenī. Es sākšu lēniņām veikt savu ceļu atpakaļ uz bāzi. Es teiktu, ka tas bija diezgan successfuls mining trips. Opā, Rals pievienojās. Ejam gulēt. Es teicu, ejam gulēt. But it's night time, bro. Don't care. Zini, ko es atradu? No. Ancient City. Okay. Labi, kā tev šeit man vajag pārvākties. Kāpēc? Jo man bāze kompromisēta no Andra. Tā, lai cita servera member neatrod man bāzi, es jums diezgan minimāli rādīšu. Bet galvenais, ko es izdarīju, ir dabūs villagerus un sāku viņus brīdot. Labi, veči, šis ir bišķi vēlāk, bet es sāku taisīt savu secret bāzi. Tagad man pagaidām ir šitā mazā zemīte, ja? Un man ir bikīt storage. Man ir bubble lifts, kas man nes augšā. Tagad es taisīšu tādu mazu bedrīti priekš saviem villageriem. Man ir tāds lifts, kas man ved pašā augšā. Un es domāju, ka šis būs redstones pēc tam, bet pagaidām vienkārši maina ārā un viss. Labi, laiks vēl šitos villagerus prom. Bļeļ. Bļeļ! Vecī, tu esi pēdējais villagers. Ej ar saviem draugiem lejā. Nē, viņam brālis arī te palika. Vecī, tu esi pēdējais villagers. Ej prom. Labi, šito caurumu arī vajag aizspildīt tā, lai neviens viņu neatrod. Visi manie vergi guļ. Un viņi nekad neizbēgs, jo man ir sargs, kas visu laiku viņus skatās. Un lai tiktu uz bāzi, vajag atvērt šito dirt bloku. Un tad... šoreiz nesanāca, bet vienkārši krīt lejā. Man vajadzēs izdomāt vienu mehānismu, lai viņš automātiski varās ciet. Es domāju, ka es lēnām sākušu taisīt savējo villager trading hallu. Labi, es domāju, ka šī pusē es izrakšu lielu caurumu. Tā kā... jā... Tagad viss ir izrākts. Opā, man tagad kaķis spawnojas bāzē. Zini ko? Tu būs mans mājdzīvnieks tagad. Labi, man ir citi plāni. Uzvilkšu dimantu bruņas. Un es domāju, ka esmu gatavs Trial Chamber lootot. Labi, es esmu gatavs. Gan jau, ka nomiršu. Tu jā, tik daudz skeletonu. Te ir kaut kāds Battle Royale, holy hell. Jā, golden apples. Kaut ko jau dabūju normāli. 2 atslēgas pilnībā. Vai 3 atslēgas. Labi, kas būs manā paša pirmā voltā. Es paņemšu emeraldus, tie jau vienmēr būs labi.
Labi, otrais volts. Ok, jauns shields. Man jau šitas gan bija saplīs. Labi, trešais volts. Nu labi, es paņemšu domino spotu. Es arī, kamēr šeit esmu, paņemšu hopperus. Jo tie diezgan labi priekš fermiem. Jo, Haidī, vēl skeletoni. Holy shit, te tik daudz zombiju. Labi, achievement pēc man šis jādara. Esal 2 achievement tagad ir. Šī varbūt ir slikta ideja, bet es iedzeršu savu pirmo ominous botulu. Labi, 4. volts. Ok. Īstenībā bow pat nav tik slikts. Man jau holy shit! Half a heart! Oh, hell no! Yes, Marija. Labi, vienkārši jābūt gudram. Tik daudz zombiju tur pakaļ. Man jāc lejā. Jāc lejā! Man, visi te zombiji un viss, kas dabūja bišķīt gaļu. Viss kaut kas jau notiek. Vismaz bišķīt slima dabū. Jo, Haidī, ko mazais zombijs te dara? Vai Markers var beigt man dot kartupeļus? O, bet! Ominous key, let's go! Pirmais ominous volts. Nu tā, opā, šis chestplates pat nav tik slikts. Un šitas armortrims ir viens no maniem mīļākajiem. Tikai tas pat nebija tik slikts. Opā, te jau drīz būs daudz skeletonu. Tas bija tik tuvu. Autu nost. Man šeit būs drīz jābēg ārā no šejienes. Opā, man shields nav. Man nav shields. Es vienkārši neko nevaru izdarīt bez shield. Vienkārši nav jēga riskēt. Kamēr es te pa ceļam, es arī bišķīt wool dabūšu. Labi, drīz esam klāt. Labi, esam klāt. Jo baigi jāuzmanās, lai Warden nesamanot. Es savākšu nedaudz wool. Ja gadījumā viss iet greizi, es gribu taisīt escape tuneli. Op, un tieši arī atrod diamonds. Pat sliktākajā gadījumā man būs veids, kā tikt ārā no Warden. Es nezinu, ja šito varēšu apstādināt. Vienkārši jācer. Nu jā. Ak, nē. Šitam gan nebija vērts. Man breaking trees, lunge, thorns. Ok, varēja būt bišķi labāk, bet nu viss tiks. Viss. Vienkārši viss paņem. Nē, Wardens vēl nespawnojās. Opa, es dabūju sweep sneak. Vēl vienu reizi un Wardens iespawnojās. Un tā, kad tā būs, tad es vienkārši līvošu. Jo nav galīgi jēga riskēt neko. Te nav ko darīt. Tā, kad es šito chestu atvēršu, viņš taisīs skan. Ko? Ak, nē. Wardens iespawnojās. Es domāju, ka laiks iet mājās. Vēl viens Wardens iespawnojās. Labi, es laikam atkal izvairījos šoreiz. Nezinu, te vēl viens chest, bet jāzina, ka vajag. Swift Sneak 2. Enchanted Golden Apple. Ok, tagad jāiet mājās. Nav ko amzierēties vairs. Labi, viss kārtībā. Protams, visas Ancient Cities vēl nav eksplorotas, bet pagaidām tas būs labs. Nu, es teiktu, ka tas bija diezgan successful. Mēs dabījām vairākas labas grāmatas. Piercing 4 īpaši man nav vajadzīgs, bet nu... Un Fire Protection 1, bet vispārējais ir diezgan labs. Es nešaubītos, ka es iešu atkal tur, jo tur bija daudz chests, kur es vēl nelūtoju. Kāpēc Rikarda māja tagad vienkārši pilnībā projām? Es saku, katru episodu viņš paliek arvien tukšāks un tukšāks katru reizi. Pat tā apkārtošā zeme vairs nav. Es negribu šitos mobus kaut, bet tas villager status arī vienkārši pazuda. Un interesantākais tas, ka Andra māja arī vienkārši projām. Ko, Andris pats sevi jau māju apdedzināja vai ko? Es iešu gulēt viņa gultā. Viņu lidojošā gultā. Es ceru, ka jums patīk šitā epizode, bet, nu, kā jau es teicu, karš tikai sākās. Uz nākošreiz.